Jā, sveiki visiem, kas mums šodien pievienojas online atvērtajās durvīs. Šīs jau ir mūsu 5. atvērto durvju dienas, online vismaz. Un, jā, kā jūs jau esat noteikti arī iepriekšējās reizēs, cerams, pieslēgušies un painteresējušies, katrā šajās atvērto durvju dienās mums ir kāds specifisks virziens, par ko mēs vairāk runājam. Un tad šodien pie mums ciemojas IT fakultātes dekāns Jānis Pekša. Labdien! Līdz ar to, ja jums ir interese par jebkādiem ar IT studijām saistītiem jautājumiem tiešraides laikā, droši tos uzdodiet. Man planšetītē jūs te visi esat brīvi pieejami, jūsu komentārus redzu, un varēšu brīvi arī uz tiem atbildēt un nodot Jānim. Bet pirms varbūt mēs ķeramies, cerams, čatiņā parādīsies tūlīt kādi jautājumi. Varbūt tu pāris teikumos, Jāni, var nedaudz vairāk par sevi pastāstīt. Kā tu esi aizrāvies ar IT tieši un kāpēc ar to nodarbojies tieši turībā? Es visticamāk esmu viens no tiem vienīgajiem, kuriem dziļā bērnībā, kas ir pirms jau 1. klases, ir dators mājās. Tad skaidrs, ka tas aizrauj tehnoloģijas, un tā pamazām bakalaura studijas, maģistra studijas, doktora studijas, un tam līdzīgi, tad beigās arī zinātne, beigās arī virziena izveide 2019. gadā. Esam tikuši līdz informācijas tehnoloģijas fakultātei, esam tikuši līdz 3 patentiem, un diezgan interesantas lietas daram. Un vienmēr šķiet, kas tad tur tāds interesants? Mēģinām lasīt cilvēka domas ar mūsu brain-computer interfeisu. Kaut kā tā īsumā. Jā, super. Bet IT studijas turībā. Kādos līmeņos tad ir iespējams studēt? 2 līmeņos ir saucamais īsā cikla studiju programma, programmētājs, jeb tā iepriekš sauktā koledža, kas ir 2 gadi, pilna laika, angļu valodā, un ir arī nepilns laiks tālmācība, 2 gadi un attiecīgi 4 mēneši, kā arī mums ir saucamais 1. līmeņa studiju programma, jeb attiecīgi, kā mēs vēsturiski zinām, bakalaura studijas, datorsistēmas, kur mums ir 4 gadi un 4 gadi un 4 mēneši. Pilnlaika, nepilnlaika, mācām visu kaut ko interesantu. Kas tas būtu tas interesantais? Tas interesantākais ir tas, ka manā skatījumā mēs esam vienīgie Baltijā, kuriem mūsu programmā, vismaz bakalaura līmenī, ir ļoti daudz programmēšanas valodas, dažādas. Kādas tās būtu? Sākumā mēs sākam ar Javu, pēc tam mēs virzamies tālāk uz C#, Pythonu, Kotlinu, C++, un vēl daudzām citām interesantām. Man tas īpaši daudz ko neizsaka, kā ne IT cilvēkam, bet esmu pārliecināts, ka tie, kas skatās tiešraidē, noteikti tas interesē. Tiešām jau izklausās diezgan liels tas klāsts, bet viens no tādiem jautājumiem, ko es arī esmu saņēmis, braukājot daudz pa vidusskolām, un vidusskolēni bieži vien jautā, ja viņiem interesē IT studijas, vai ir nepieciešams kādas priekšzināšanas, lai uzsāktu IT studijas turībā? Manā skatījumā ne, ir jābūt tikai vēlmei, attiecīgi tieši IT. Un tā vēlme ir dažāda, vai mēs gribam tur zinātniski to, vai mēs vēlamies strādāt kā, pieņemsim, programmētājs vai programmēšanas inženieris, mēs vēlamies apgūt tās vairākas programmēšanas valodas no tiem praktiķiem. Tad mums ir tie praktiķi. Un kā tas izpaužās, tie praktiķi pasniedzēji? Tas izpaužās tā, ka tas ir no mūsu IT industrijas speciālista 20-25 gadu pieredzi, kuri tad attiecīgi no industrijas jau zina, kāds tur projekts un tam līdzīgi. Tad mums tie pasniedzēji ir diezgan vērā ņemami. Tas pats, kas ir, pieņemsim, e-paraksts viens pasniedzējs, var teikt, darbojās visā šajā te saimē un pārņem visas tās zināšanas un tam līdzīgi. Viens no citiem pasniedzējiem ir, pieņemsim, EDS izveidojis, vēsturiski, un tā mēs turam skaitīt tos praktiķus. Super. Tad jau arī lekciju laikā gan jau arī notiek kaut kādi praktiskāki darbi. Nav jau tieši plika teorija un programmēšana, vai ne? Jā, un tas ir tas labums, kad ir ne tikai prakse, bet arī loģiska teorija, bet pats svarīgākais ir tie saucamie case study, ko mēs saucam tādus gadījumu izspēles un
izspēles un gadījumi pēc idejas, ja, kuri tad attiecīgi ir no reālās dzīves. Ja. Ļoti bieži parāda reālo sistēmu, kā tas izskatās. Ja, kaut vai testēšanas režīmā, rekur tas dzīvē notiek šādi. Un tas ir baigā lielā pievienotā vērtība. Varbūt tev ir atgadījumā, varbūt atceries kādu tādu super labu veiksmes stāstu par kādu konkrētu studentu vai par veselu pat iespējams kursu, kas tieši pateicoties šīm te prakses iespējām ir kaut kādā veidā izsitušies kaut kur. Jā, noteikti. Jā, mums tāda jau sanu laiku jau absolventi, jā, 2 studenti devās, viens gan latviešu, gan ārzemju students, abi devās praksē uz vienu uzņēmumu, kas ir Cleantech Software, kuri vinēja attiecīgi no veselības ministrijas šo te miljonus ar kaut ko iepirkumu saistībā ar Covid lietotnes izveidi. Tajos laikos, kad bija jāiet uz veikaliem, tad bija jāskanē šis te certifikāts, ja, vai mums tur zaļš vai sarkans, un tam un apsraksts tur tik skanē. Lūk, un tad šie te studenti loģiski šo lietoti neizveidoja, bet toties 2. kursā ejot praksē, viņiem tika iedots uzdevums, kā jūs varētu šo te informāciju, ka noskanē, aizsūtīt diezgan veikli ātri uz serveri. Lūk, un te viņi tā hops mēnešu laikā iemācījās tādu programmēšanas valodu, ko mēs nemācām, kas ir Go language. Viņi to iemācījās, pamatoti arī uzņēmumam teica, ka šis būtu tas, kas būtu labi, un tas tika ieviests Latvijas mēroga šādā projektā. Bez nekādām kļūmēm mēs noteikti atceramies, ka tas bija ļoti efektīvi, ļoti ātri, jo izpildīja savu nepieciešamo funkciju. Tas tāds ļoti veiksmīgs viens no gadījumiem. Tādā veidā tad tas ar to praksi samījoties un arī, kā minām, vairākas tās programmēšanas valodas, tad jebkurš mūsu students var iemācīties jebkuru citu arī programmēšanas valodu salīdzinoši veikli un ātri. Izcili. Jā, mums te ir ienākuši pat vairāk jautājumi. Vai 2-gadīgās studijas, tā tad es pieņemu, tā ir koledža, bija īsā cikla, ir angļu valodā? Jā, viņi ir angļu valodā. Liekas, visas studijas ir angļu valodā. Visas studijas IT pagaidām ir angļu valodā, tieši tā. Un, jā, vai lekcijas ir pieejamas arī online ierakstu veidā? Online ierakstu veidā nav pieejams. Tā tad ir tikai klātiene? Tikai klātiene, nepilns laiks, kas ir attiecīgi e-studijas, kur ir šis te materiāls pieejams, un attiecīgi students, tā kā lasot grāmatu, mācās pats savā, teiksim, tā nodebā, ja tā var izteikties. Lūk, bet ieraksts, kas ir citādāks, kas mums ir Webex sistēma, un mēs visticamāk nākamgad arī pāriesim uz citu sistēmu, kurā tad pasniedzējs varēs izvēlēties vai šo te pilnu laika lekciju ierakstīt, neierakstīt, piemēram, varbūt tā ir praktiskā, tad IT pasaulē ļoti bieži ir labi tā ātri parādīt studentiem ar ierakstu un teikt, pamēģiniet paši, paskatieties to ierakstu, un visticamāk to mēs arī izmantosim ar iespēju tādi, kad studenti vēlas redzēt, atkārtot to, ko rāda, tieši praktiskajās nodarbībās, un to mēs noteikti izmantosim. Tas izklausās pēc ļoti noderīgas funkcijas. Tiešām dažreiz ir tā, ka kādās lekcijās iespējams kaut ko nepaspēja pierakstīt, vai tīpaši praktiskajās kaut ko palaid nedaudz garām. Visādi gadās. Un nekādīgi nevar atcerēties, un kursabiedri arī nemāk paskaidrot, un tad tā mēdz būt sarežģīti. Tā kā... svarīgākais tas, ka kāds nav, piemēram, uz vietas, nav bijis, tad viņam ir ļoti lieliski iespēja noskatīties ierakstā. Tas tā foršākā funkcija mūsdienu tehnoloģijās. Un tad tāds sekojošs jautājums. Mums, cik es zinu, esmu diezgan pārliecināts, ka praktiski katram studiju virzienam ir, teiksim, sava tāda praktiskā telpa, kur studenti var darboties, un arī IT studentiem tāda ir, vai ne? Tieši tā, mums ir IKTL, jeb informācijas un komunikācijas tehnoloģijas laboratorija, kurā tad studenti ir laipni gaidīti jau 3. un 4. kursā, kur viņi attiecīgi darbojās ar tādām lietām kā robotikām, lietu internetu, veids kaut kādus savus individuālos projektus, izmanto kādu 3D printeru un iespējas un tam līdzīgi. Protams, paši zinātnieki mums tur arī darbojās un veic visādus interesantus eksperimentus. Un kas ir varbūt līdz šim kādi vērienīgākie gan studentu, gan pasniedzēju kādi projekti, kas tur tiek realizēti?
Es domāju, ka jāsāk ar to tādu vienkāršāko. Tas interesantākais piemērs, kas ir tam saucamam koledžas līmenim, tad mūsu absolvents, kā savu kvalifikācijas darbu, izveidoja sākumā virtuālo tūri pa turību, ja, bet kvalifikācijas darbam viņš izveidoja šo te pašu laboratoriju virtuālajā vidē. Nu, un tad, attiecīgi, priekš otrā kursa tur tā īsti neko nemācām. Tas tikai tiek mācīts 3., 4. studiju gadā, kas ir citā programmā. Students saka, es ļoti vēlos, tad viņš apmeklē papildus šīs te lekcijas, kas mums ir iespējams ar bakalauriem, lai apgūtu tās zināšanas un reāli iemācījies izveidoja. Bet pats interesantākais ir tas, ka mums tajā laboratorijā ir tāda interesanta dzeltena krēsla, kas ir no IKEA iegādāta un tam līdzīgi. Un šos krēslus digitālā pasaulē viņu īsti nav, ne bez maksas, ne pa maksu. Un tad viņam bija jāuztais pašam tajā digitālajā vidē, un viņš viņus sāka pārdot. Un gala rezultātā finalizējās ar to, ka nodibināja savu uzņēmumu un tirgo šo te saucamos asetus, kā mēs angliski sakam, ja visādus saucamos digitālos produktus. Tad tas varētu būt tas viens no. Otrs, kas varētu interesants notikt, ko es jau iezīmēju, kas ir brain-computer interface, jeb smadzeņu viļņu šī tā saucamā lasīšana, ka mēs uzliekam šo te iekārtu, un tad attiecīgi cenšamies nolasīt cilvēku domas, kaut kā tam līdzīgi. Izklausās baigi labi, bet, ja es pareizi sapratu, sanāk tas students mācījās koledžā, viņš izvēlējās pats brīvprātīgi, un viņam tika dot iespēja apmeklēt jau bakalaurā studijas, un pateicoties tam viņš iemācījās jau kaut ko galīgi jaunu, kas viņam vēl nebija varbūt līdz galam jāmāk, un sāka jau pelnīt bez mazvai. Precīzi. Tā kā mūsu augstskolas tā nostāja ir tāda, ka jebkurš mūsu students var apmeklēt brīvi jebkuru studiju kursu, viņam bija padziļināta interese par šo virtuālo realitāti. Es viņam izteicos, ka mums ir 2 studiju kursi uz priekšu. Domāju, ka tas būs tikai joks, bet izrādās viņš tā ļoti veiksmīgi vērtējumus loģiski nedabūja par to studiju kursu, bet zināšanas diezgan raiti un labas, nodibināja savu uzņēmumu, un diezgan labi pelna tagad, jā. Manuprāt, tas ir pat vēl lielāks iegūms nekā tikai kredītpunkti, jau vesels savs uzņēmums veiksmīgs. Izcili. Jā, mums te ir jautājums vēl viens tāds precizējošs par e-studiju veidu. Kādā formātā tad šīs te lekcijas norisinās un vai viss jābūt patstāvīgi no pieejamiem materiāliem? Jā, tas tā ļoti bieži šis te jautājums izskan. Tā doma ir tāda, ka mums ir tā Moodle sistēma, kurā ir izvietot šie te materiāli. Ir arī dažas, negribētu teikt visas, lai nav tā, ka pārspīlēti, bet ir dažas arī saucamās lekcijas ierakstītas, praktiskās arī ir daudz dažādas, bet pārsvarā 99% gadījumā ir šīs te saucamie PowerPoint prezentācijas, kurās mēs tiešām paši sēžam, lasam, pildam uzdevumu 1, 3, 5, 10, dabūnam vērtējumus, nokārtojam studiju kursu un tam līdzīgi. Ar pasniedzējiem mēs varam sazināties caur šo te e-sistēmu, un arī rakstot uz e-pastiem un tam līdzīgi. Tā kā tas viss ir tā kā uz biblioteku iet un lasīt un pašam apgūt. Tā tas ir, bet jāiezīmē to, ka ļoti bieži izmanto tie, kas strādā, un tad viņi arī velta tur stundu, vakarā 2 stundas, brīvdienās pāris stundas, un tā lēnām visu smuki izpilda, absolvē, un ir diezgan priecīgi iegūstot šo te kvalifikāciju programmētājs. Jā, tas izklausās pēc izcila veida kā paralēli darbam, varbūt pat, ja tu nestrādā vēl IT nozarē, bet tu vēlies pāriet pamazām uz šo te IT nozari, veids kā tā paralēli iegūt jau to izglītību un zināšanas. Tieši tā, pārsvarā visi ne-IT studenti, tieši tie, kas ir strādā dažādās citās nozarēs, vēlas mainīt šo te nozaru uz IT, viņi tieši šo te arī izmanto, ļoti novērtē. Un pats svarīgākais ir tas, ka mums e-studijas ir arī bakalaura līmenim, un šeit ir tas interesantā lieta, ka attiecīgi koledžas līmeni tur nokārtot, absolvējot, iegūstot diplomu, var uzreiz pārlekt 3. studiju gadā. Tas nozīmē to, ka vēl 2 gadu laikā apmēram var pabeigt jau bakalauru arī e-studijās. Tu tieši izlasīji manas domas, jo mans nākamais jautājums, kas mums tā arī čatiņā ienāca, vai no koledžas var turpināt bakalaurā 3. kursu? Jā, tieši tā var, jā. Jānis jau zināja, ka šāds jautājums būs izcili.
Super, bet tad ir, nedaudz vairāk, man gribētos vismaz dzirdēt par tajām praktiskajām iespējām tajā laboratorijā. Jo man liekas, tas baigi interesanti ir. Varbūt vari pastāstīt, kādi tūli, kādas lietas tur īsti ir pieejamas, ar ko tie studenti var paspēlēties, iemācīties 3. 4. mācību gadā. Jā, viens, lai uz to jautājumu vizuāli atbildētu, var pastīties Instagram kontā, kas mums ir oficiālais IT apakšsvītra Field apakšsvītra Latvija, kurā mums ir tās iekārtas redzamas, bet nāk tie saucamie pamati, zināšanas, kas ir no teorijas, no prakses, ka mēs spējam saprast, kā tad tā visa robotika strādā, kā tas lietu internets strādā, un tad mēs varam veidot, piemēram, automātisku puķu laistītāju. Tur konkrētai puķei vai konkrēta apjoma ūdens noteiktā laikā un tam līdzīgi. Tādu mūsu studenti var uztaisīt. Otrs ir kādu slēdzeni atvērt, aizvērt automatizētā veidā, kaut ko piereģistrēt, izmantot, pieņemsim, datorredzi, jeb computer vision, noteikti, vai tur istabā vai telpā ir, kā saka, cilvēks vai nav, vai kaut kāda kustība, vai arī kādu e-pastu ir kāda kustība. Tad tās variācijas ir ļoti daudz, jo mēs piedāvājam, ka apmēram 40 šīs tēmas katram studentam viņi var izvēlēties, tad viņiem ir tie sagatavošanās darbi visa tā semestra laikā, un tad viņi veido šo projektu. Un tad viens no tiem mums, pieņemsim, arī stāv C113. datorklasē, kur mums ir veidots tieši šajā 3. gadā viens students, mūsu absolvents, mūsu darbinieks arī tagad jau vārdā Ušans, kurš tad attiecīgi izveidoja šo datorredzes mākslīgā intelekta stendu. Mēs viņu ieslēdzam, tur liels televizors, visi, kas telpā ir, tad iezīmējās cilvēku seju un mēģina noteikt, tur vīrietis, sieviete, tur vecums un tam līdzīgi. Tādas lietas ir. Pašā laboratorijā mums ir tāds diezgan jaudīgs dators, ar kuru var veikt visādas skaitļošanas. Mums ir loģisks 3D printers, lai izveidot arī kādu prototipu, salikt kopā ar pārējām iekārtām, sensoriem un tam līdzīgi. Var iepazīties ar tiem pašiem mūsu 3 patentiem, reālā laikā dzīvē, kā viņi izskatās, kā viņi ir tapuši un saprast tā pamatbūtību. Tad mums ir vairāk droni, tādi prototipu droni, tā laikam labāk jāpasaka, ar kuriem var arī visu kaut ko darboties, skaitļot, simulēt un modelēt un tam līdzīgi. Un, protams, pats interesantākais ir brain-computer interface, kad pie tā projekta tur tā rindā stāv, tur 2-3 cilvēki tikai drīkst darboties. Tur vairāk nedod, jo tā iekārta mums ir viena, iekārta mums 15,000 € ir izmaksājusi tajā projektā Erasmus, kas mums ir bijis, un mēs esam diezgan lepni, mēs esam vienīgā Baltijā, kas šajā virzienā darbojās. Wow! Un, izklausās tiešām ļoti impressive. Bet pieņemsim, ja es tagad no malas esmu kā skatītājs, es jau zinu, jo es jau pats turības students, es zinu, kādas tad ir mūsu tie lielākie ieguvumi, kāpēc ir vērts studēt tieši turībā. Bet kā tad tu teiktu, kas ir tās varbūt unikālās lietas ne tikai IT studentiem, bet vispārīgi, jebkuram turības studentam, kas ir tie lielākie ieguvumi studējot tieši mūsu augstskolā? Es laikam sākšu no tā pašas beigām, kas ir vissmieklīgākais. Pie mums ļoti garšīgs pusdienas var paēst. Tas tā vienmēr visi studenti pasmē, ka tas ir tāds top 1. Bet tas tiešām arī visās mūsu aptaujās. Jā, tas tā ir, tas tā vienkārši ir. Otrs, ja precīzāk pirmais, kas ir jāliek tajā sarakstā, ir studentu orientēti. Tad mums arī bija pagājuša nedēļa no Čehijas partneri Erasmus, un viņi piedalījās atvērtajās durvdienās un skatās, ka visi dekāni un virzienu vadītāji stāv un attiecīgi piedalās šajās atvērtajās durvdienās ar iespēju, ka students var pienākt klāt. Pieņemsim, pie manis var droši atnākt, jebkurā brīdī C112 un pajautāt, jebko, ko jūs vēlaties, izveidot savus atvērtās durvdienas, ja nepieciešams. Lūk, un viņi bija ļoti izbrīnīti, kad var tā pilnīgi satikt. Es tā atceroties, ka es toreiz biju Čehijā, es nevienu rektoru neredzēju tur. pat nezinu, kā viņš izskatās, tā, un kur vēl šos te pārējos. Lūk, un tas ir tā, man liekas, vissvarīgākā, kad ir iespēja, pieņemsim arī tā kā, paņemsim par piemēru, atnāk kāds studēt tāds, kurš jau kaut ko ir mācījies programmēt, un kāds, kurš nav. Tad nav tā, ka visi iet vienā plūsmā.
tā pamatbūtība, tas, kurš kaut ko ir darījis, mēs vienkārši iedodam viņam kādu sarežģītāku uzdevumu, lai viņam būtu interesantāk. Nu, tad tāda studenta orientētā pieeja ir. Pārējiem tad, mācamies pēc tā plāna, un tad ir kādam, kam tiek iedots kaut kas interesantāks, un viņam uzreiz, super, es varu kaut ko tādu izdarīt tādu, un tad vienmēr ir tāds jautājums, pēc kā man tas vajadzīgs, paga, kur ir konkrēta vakance, konkrēts tas programmēšanas, tas veids vai valoda vai pozīcija, kurai šī te konkrētā darbība, ko tu veiksi, ir attiecīgi ļoti noderīga. Kaut kā tā. Jā, studenta orientēts un pats pēdējais ir baigi garšīgs pusdienas. Un vēl daudzas lietas, kas ir pa vidu, ko es neesmu vēl minējis. Daudz, kas tiešām ir pa vidu, jā. To vairāk noteikti var mūsu gan TikTokā, gan Instagramā. Turpat pēc tiešraides varat apskatīties, kāda tad ir mūsu arī tā studentu dzīve, par ko arī jāpiemina, kas ir ļoti, ļoti bagātīga. Tiešām arī pats esmu darbojies vairākus gadus studējušo pašpārvaldē. Tur arī ļoti aktīvi darbojas īstenībā vairāki IT studenti katru gadu, jo vienmēr, man liekas, ir tāda, nezinu, cilvēkiem, varbūt tādi stereotipi, ka IT studenti visi tādi ļoti, ļoti noslēgti un varbūt atnāk tikai uz lekcijām, neko citu nedara, bet tā īstenībā nav. Daudz IT studenti, varbūt arī pirmajā kursā, kas varbūt tādi nedaudz noslēgtāki, tomēr aiziet uz to studējošo pašpārvaldi, izmēģina un tiešām satiek daudz jaunu draugu arī no citām studiju programmām. Un te arī bija tieši jautājums par e-studijām atkal, vai ir piemērotas arī bez priekšzināšanām, vai tomēr būtu vēlma pieredze tieši e-studijās? Nav nekāda pieredze nepieciešama. Bet uz to jau tikko arī atbildēja, ka droši vai nu ar vai bez priekšzināšanām droši nāciet. Jā, šeit es drīkst piebilst, tad starp tām pilnu laiku mums ir jāgaida septembris, ka sākas studijas, vai arī otra uzņemšana janvāra beigas, gan vienā, gan otrā, kad ir pilns laiks. Tad studijām ir jāpasvītro pilnīgi. Ja es izdomāju, tā es vēlos studēt tagad, šodien, tad, pieņemsim, šodien var noslēgt jau līgumu un sākt. Un jums ieslēdz tie 10 mēneši, kuru laikā jums jānokārto šis te pirmais studiju gads. Un tā ir arī tāds viens no top 3, top 5 jautājumiem, kas atvērtajās durvdienās tiek jautāts. Un daudz to nezinu. Domā, tad jāgaida septembris. Nē, var sākt kaut vai tagad. Un tas, man liekas, ļoti tā forši. Un, lai iestātos šajās e-studijās, ja, piemēram, kāds šodien pēc tiešraides izdomā, visi sāka studēt, vai viņi to var izdarīt arī attālināti? Precīzi, viņi visu var izdarīt attālināti. Ieiet turī.lv, aizpilda pieteikšanās anketu, attiecīgi un attālināti var parakstīt ar e-parakstu palīdzību, ko es jau ieminēju pirms tam, šo te līgumu, un viss notiek. Tāds labs komentārs, bet kā tad ir ar tiem 50% otrajam studiju semestrim? Jā, protams, var uzgaidīt un var noslēgt tajā nedēļā no 10. līdz 16. jūlijam, jo tajos datumos noslēdzot studiju līgumu, jūs automātiski iegūstat 50% atlaidi otrajam studiju semestrim. Tas arī e-studijās ir aktuāls vai nepareizi. Tātad, jebkurā studiju formā, jebkurā studiju līmenī, ja noslēdzat, atkārtošu, no 10. līdz 16. jūlijam studiju līgumu, jūs automātiski iegūstat šo atlaidi. Tā kā, ir vērts tomēr nedaudz pagaidīt, bet ja pēkšņi kādā brīdī kāds iedomājas, nezinu, decembrī apņemties, es tomēr gribu jau pirms Ziemassvētkiem iespējams, vai pirms jaunā gada apņemšanās jau paspēt iepriekš uzsākt šīs studijas, tad visas iespējas ir. Jā, pirms Ziemassvētkiem vislabākais laiks, tieši Ziemassvētku vakarā būs, ar ko stāst, es iestājos augstskolā. Lieliski! Kāpēc ne? Un e-studijās, jebkurā brīdī, tieši tā. Izcili. Vai arī var īstenībā jau labu laiku pirms Ziemassvētkiem iesākt, un tad visi zinās, ko Ziemassvētkos tev dāvināt. Kādu rītīgu datoru, labu, jaudīgi. ar to gan ir bīstami, jo bieži vien, ja tie ir kādi vecāki, kas dāvina dators, viņi parasti nezin, kādi datori ir tie labākie. Bet, vēl viens jautājums, vai ir nepieciešams angļu valodas apliecinājums? Vai kāda certifikāts par angļu valodas līmeni vai kas tam līdzīgs? Jā, pēc idejas sanāk tā, ka ir nepieciešams no vidusskolas tas pats eksāmens, kas ir angļu valodā, ar to pilnīgi pietiek. Izcelt, tātad papildus nekas nav jāliek? Ne. Ok, super. Paskatīšos vēl, vai mums ir ienākuši vēl kādi jautājumi. Arī otrā platformā
Nav. Tad laiks ir arī kādam manam jautājumam. Ļoti bieži studentiem arī varbūt ir tāds uzskats, kad IT iet studēt tikai puiši, tikai zēni. Tā nav. tā Uzreiz piemērs. Mums 2. kursā, 1. semestrī, 1. mēnesī, kad sākās tieši 2. kurs, tad studente, kas pabeigusi šo te 1. studiju gadu, bakalauros, tiek visi aicināti, visi fakultātes studenti piedalīties Eiropas, pasaules hackathonā, ko attiecīgi Facebooks organizēja tajā brīdī. Un tad mums tur kādas 8 komandas no fakultātes pieteicās, tur piedalījās pie kaut kādām 60-70 augstskolām pa visu pasauli. Gala rezultātā studenti izdomāja, es būšu grupā viena, un tas atļauj noteikumu. Un viņi gāja ar savu to ideju viena pati šo hackathonu, tika finālā un dabūja 1. vietu. Tā kā jā, ir. Jā, visas iespējas, un tiešām mums arī vairākas studentas ir, arī vairākas absolventas, ja nekļūdos tieši IT nozarē, IT programmās. Līdz ar to, meitenes droši nebaidamies, ja jums ir vēlme studēt IT, tad jūs noteikti varat pie mums nākt, un mēs par to iedrošinām, tā teikt. Tāds jautājums, bet ja ir ļoti sens eksāmens angļu valodā, vai arī derēs? Šis gan ir jautājums, cik ļoti sens. Es domāju, ar šādu jautājumu noteikti ir jāvēršās pie studiju informācijas centra, konkrētāk viņiem uzrakstot, kura gada tad eksāmens ir nokārtots, kurā gadā, un tad studiju informācijas centrs noteikti jums varēs palīdzēt un atbildēt, vai jums ir jākārto kāds jaunāks eksāmens, vai arī der jau šis iepriekšējais. Tā kā, un droši, ja ir kādi arī tehniskāki jautājumi, noteikti var vērsties arī pie mūsu studiju informācijas centra, viņiem jebkurā laikā jautāt un sūtīt ziņas un e-pastus, pat ja jūs neesat turības studenti, par to nav jābaidās. Un, ja kādam tomēr ir kāds privāts jautājums tieši tev, Jāni, vai... Droši var pajautāt. Mans telefona numurs ir publisks, e-pasts arī es nekur neslēpjos. Droši. C112 arī var atnākt ciemos darba dienās. Jā, izcili. Un, noteikti ir gan jau, ka iespēja satikt tevi arī varbūt kādās klātienē atvērto durvju dienās. Vienmēr. Un nākamās klātienes atvērto durvju dienas mums ir 15. jūlijā, kas tieši iekrīt šajā uzņemšanas nedēļā, kad jūs varat saņemt studiju maksas atlaidi. Līdz ar to, protams, ir ļoti forši šādi satikties arī online, attālināti, bet, tomēr es iesaku visiem ierasties klātienē, satikt arī pašu Jāni, satikt arī mūsu citus pasniedzējus, iespējams kādus studentus, apskatīt visas telpas, tajā skaitā arī mūsu IKTL laboratoriju, pareizi pateica? Jā, precīzi. Super. Var apskatīt visu šo te laboratoriju klātienē un tā uzmanīgi apskatīties arī uz visām tām iepriekš Jāņa pieminētajām lietām, kas tur tad īsti atrodas, ar ko jūs varēsiet mācīties jau studiju laikā praktiski. Tā kā 15. jūlijā noteikti visus arī gaidīsim klātienē. Vēl viens arī jautājums par tiem pašām e-studijām. Vai eksāmeni visi attālināti notiek? Šitas ir tas āķīgais jautājums, ko vienmēr prasa. Visi eksāmeni, izņemot valsts pārbaudījumu, kuru jākārto klātienē, bet iepriekš saulēcīgi piesakot, var arī kārtot attālināti, bet pa maksu. Ok. Tātad, notiek šādi, bet to jau studiju laikā noteikti par visu laicīgi pabrīdinās vienmēr un par visu painformēs. Jā, tas piemērs ļoti vienkārši. Mums ir vairāk studenti, kas dzīvo Vācijā, Anglijā, Spānijā, Francijā un tā var tik skaitīt uz priekšu, bet pamatdoma viņi saka, man tā kā biļete bišķi maksā dārgāk nekā kārtot attālināti. Saka, kur ir problēma? Reku piesakies un aiziet. Tiešām arī izmanto. Tas ir apsveicami. Runājot par starptautiskajiem studentiem, kādas tad IT studentiem ir šīs starptautiskās iespējas, varbūt kādas ārvalstu prakses vai braucienu uz kaut kādiem projektiem? Jā, man tieši 2 studenti no 2. kursa šodien ienāca.
Un es viņiem parādīju, kurus tad studiju kursus viņiem vajadzētu ņemt. Viņi dosies uz Āhenu, kas ir Vācijā, uz veselu semestri, riktīgi priecīgi. Tā kā mums ir gan Vācija, gan Francija, gan Somija, gan arī citas valstis pieejamas, kur var aizbraukt uz semestri, uz 2, kā gribam. Diemžēl ir jāpasvītro pēc 1. gada. Pirmajā gadā nē, bet sākot ar 2., 3. un attiecīgi 4. gadu tas ir iespējams. Tas, man liekas, ir jebkurā studiju programmā, un, man liekas, mēs arī neesam vienīgi augstskola, jo tas, man liekas, ir Erasmus Plus programmas nosacījums, ka 1. mācību gadā jāpastudē vēl šeit pat uz vietas, jāsaprot, jāiejūtās studijās, un tad jau sākot ar 2. gadu droši arī IT studenti tad var doties uz daudz dažādām Eiropas valstīm un iegūt pavisam tādu jaunu pieredzi, un kas vēl ir ļoti svarīgi, manuprāt, mums ir ne tikai iespēja aizbraukt uz pusgadu vai uz veselu mācību gadu, ir arī iespējas aizbraukt uz kādiem mazākiem projektiem uz nedēļu vai uz 2 nedēļām, jo, nevienmēr visi var atļauties vai visi ir gatavi uz veselu pusgadu aizdoties prom no mājām, bet, ja studiju laikā tik un tā ir vēlme reize semestrī vismaz aizdoties kādā projektā, tad droši studiju laikā par to varat interesēties mūsu projektu daļā un jums par visu izstāstīs. Tad arī jautājums tālāk jau arī par praksi. Vai tā notiek attālināta vai klātienē? Bet tas jau individuāli gan jau no katras prakses vietas atkarīgs. Tas ir individuāli no katras prakses vietas. Kā mēs to organizējam, tas ir, mēs aicinām savus sadarbības partnerus pārstāvēt, cenšamies, lai viņi ir tiešsaitē, lai arī studenti redz, kas notiek un tā. Un tiek aicināti uz vieslekcijām, tiek iepazīstināts ar uzņēmumu, uzņēmums arī pastāst kādu interesantu aktuālu IT tēmu, un arī saka, mums ir prakses vietas, tur 5, piemēram, pozīcijām, sūtiet tur un tur prakses, un tu prakse, piemēram, notiek, pieņemsim, attālināta. Tagad pēc Covid jāsaka 50/50. Es pat nevarētu pateikt, vai ir precīzi šajā uzņēmumā kāda politika tieši šādi, jo viņi dažreiz pasaka, ka šai pozīcijai ir attālināta, šai pozīcijai gan vajadzētu klātienē. Tad tas ir atkarīgs, kur mēs piesakamies un tam līdzīgi. Ļoti individuāli, jā. Un vispār tāds jautājums par tām prakses vietām. Vai turība aktīvi tās pati nodrošina no kādiem saviem sadarbības partneriem, vai ir tā, ka studentiem pašiem ir jāmeklē? Studentiem ir pašiem jāmeklē, un tas ir jāsāk, protams, meklēšanas ar mums. Tas ir atnāk, es vēlētos, piemēram, šajā programmēšanas valodā strādāt par tādu speciālistu konkrētajā jau specifiskajā nišā. Un tad es saku, mums ir 5 sadarbības partneri, viņi tur nāc, klausies, ko viņi teiks, redzēs vai piedāvās. Un mans vienmēr ieteikums to prakses vietu meklēt saulēcīgi, vismaz pusgadu iepriekš, un ierasties uz visām vieslekcijām, ko mēs piedāvājam. Mums ir apmēram no 25 līdz 35 sadarbības cieši kontakti ar uzņēmumiem. Pats loģiski topā mums ir Accenture Latvija, Tieto Enri arī, un vēl daudz citi šie te uzņēmumi, kas ir diezgan tādā topā. Tad katrs kuro gadu piedāvā, kuru pozīciju un tam līdzīgi. Pats interesantākais, ka arī šie uzņēmumi piedāvā tos saucamos bootcampus, kas pārsvarā notiek vasarā. Tas nozīmē, ka studenti, piemēram, pabeidzot 1. gadu, viņiem vasarā ir kā brīvs. Un es vienmēr viņiem izsaku domu, aiziet uz to mēnesi, pamēģiniet, parādiet savas spējas, iemācīties kaut ko jaunu. Un gala rezultātā 2. gadā viņiem vispār sanāk pa taisno sūtīt e-pastu, gribu praksi pie jums, jo es kur gāju pie jums, piemēram, bootcampā, man gāja riktīgi labi, vai jūs nevēlatos mani paņemt. Un pārsvarā arī paņem. Tad tas ir tāds, piemēram, ieteikums. Tad katram individuāli, jā. Tātad, ja jūs izrādīsiet paši iniciatīvu un laicīgi sameklēsiet šīs prakses vietas, tad izklausās, ka turība arī ļoti panākam jums pretī. Un nav tik sarežģīti arī pēc tam šo prakses vietu pārvērst arī jau par pilnlaika darba vietu, kas, protams, ļoti izdevīgi. Jo tad, ja es nekļūdos, arī studiju formu, protams, pēkšņi students 1. mācību gadā atnāk kā klātienes students, un 2. mācību gadā viņš iegūst darbu un saprot, ka varbūt, grūtāk viņam ir apvienot. Tad viņš jau, protams, arī studiju formu jebkurā laikā uz e-studijām var nomainīt, vai ne? Viņš var nomainīt, bet šādu apgalvojumu no mūsu IT studentiem es neesmu dzirdējis, ka nevar savienot. Var savienot. Super. Izcili. Jā, no čata izskatās vairāk jaunu jautājumu mums nav.
Jā, nu tad varbūt, jo laiks mums jau arī iet uz beigām, cerams, ka tad visi ir saņēmuši atbildes uz saviem jautājumiem, bet Jāni varbūt atgādini, ja nu kādam vēl ir kāds jautājums, kur viņi tevi var sasniegt? Viņi var sasniegt Rīgā, Graudu iela 68, C112. Protams, ka iepriekš atsūtiet ziņu, es tiešām gribat tikties. Es diezgan bieži tiekos ar topošiem studentiem, kas ir vidusskolnieki, kas vienkārši vēlas atnākt, parunāt, papļāpāt. Un es vienmēr saku, tur tajā dienā tikos, atnāciet parunāt, un diezgan bieži. Tas ir viens veids. Otrs, telefona numurs ir publiski pieejams. Uzrakstiet WhatsAppā jautājumu, būšu ar lielu prieku atbildēšu. E-pasts arī pieejams. Un nāciet uz atvērtajām durvdienām. Un tur jau tā kā uz visiem jautājumiem un tam līdzīgām lietām var atbildēt, kā saka. Izcili. Un varbūt pirms mēs nobeidzam šo tiešraidi, varbūt tev ir kāds novēlējums nākotnes turības IT studentiem? Novēlējums ļoti vienkāršs. Ja ir aizdomas, ka vajadzētu mācīties IT, tad noteikti vajag to darīt. Neviens IT students, kurš ir atnācis studēt IT, nav, šitas nav priekš manis, es tur iešu pa mediķi, piemēram. Nē, nav. Ja ir nojauta, ir sajūta, ir jānāk, ir jādara, kā nekā diezgan pieprasīta profesija, diezgan interesanta, un tehnoloģijas ir mūsu nākotne. Nāciet studēt. Jā, noteikti. Paldies tev, Jāni, un paldies visiem, kas šodien pieslēdzās. Cerams, ka tad tiekamies ar jums klātienē jau nākamajās atvērto durvju dienās, kas norisinās 15. jūlijā. Uz tikšanos! Tā!